Vai vēlies piedzīvot piepildošas pāra attiecības, kurās gūt vairāk prieka? Šajā laulības nedēļā mēs katru dienu atgādināsim vienu lietu, kas šim mērķim var tuvināt. Šodien jau pirmā epizode. Pievienojies! Laipni lūdzam raidījumā Laiks ģimenei. Es esmu Daumans Kleimanis. Un es Daina Kleimane. Šajos raidījumos mēs turpmāk apskatīsim dažādas aktuālas tēmas ģimenei, un šoreiz tās būs raidījumu minisērijas, kas veltītas laulības nedēļai. Vēlamies jūs iedrošināt, ka neatkarīgi no tā, cik ilgi esat kopā, vai jūsu starpā viss ir kārtībā, vai arī jums neiet tik gludi, lai kāda būtu jūsu situācija. Mēs esam pārliecināti, ka šīs turpmāko dienu mini video epizodes noderēs ikvienam. Katru dienu īsā video atgādināsim jums kādu ieteikumu, kādu domu, kas palīdzēs jums palikt laimīgiem tagad un arī turpmāk. Jūs šo video varat skatīties viens pats, bet labāk iesakām to darīt kopā ar savu dzīves draugu, lai pēc video noskatīšanās varētu kopīgi pārunāt dzirdēto un izvērtēt, kā jums ar šo iet un, ja nepieciešams, pārdomāt, kā to ieviest. Šīs dienas temats jau pēc pavisam īsa brīža. Mēs ar Dainu šogad svinēsim 15 gadus laulībā. Mums ir 4 brīnišķīgi bērni, vecumā no 12 līdz 3 gadiem. Un pa šo laiku mēs tiešām esam daudz piedzīvojuši un arī pārdzīvojuši. Un tas, ko mēs esam sapratuši, ka laulībā ir jāaug. Tai ir jāattīstās. Un neatkarīgi no tā, vai jūs esat kopā 15 vai varbūt 40 gadus un vairāk, vienmēr būs kas jauns, ko atklāt. Un vienoti mēs varam palikt tikai tad, ja mēs paliekam uz šī atklāšanas ceļa. Jā, un šodien mūsu aicinājums domā pozitīvi par savu laulību, bet atceries, ka nav ideālu laulību, jo nav ideālu cilvēku. Domā pozitīvi par savu ģimeni, par savu laulāto draugu. Un bieži vien mēs nepiedzīvojam izaugsmi un pārmaiņas tādēļ, ka savā prātā jau esam pieņēmuši lēmumu, tā jau tas ir un tā tas paliks, te jau neko nevar darīt, viņš tāds ir vai viņa tāda ir. Bet mums nemitīgi ir jāpielāgo gan mūsu attieksme un arī mūsu gaidas par mūsu laulību. Mums jāraugās uz to caur tādu pozitīvu lēcu. Un arī ik pa laikam iespējams jāpamaina mūsu gaidas, lai, piemēram, tās nav pārāk idealizētas vai atkal otrādi pārāk pesimistiskas. Un reizēm ir veselīgi uzdot sev jautājumu, kas tad ir tas, ko es reāli varu sagaidīt no šīs laulības? Realitāte ir tāda, ka lielākajā daļā attiecību ir iespējams augt un ir iespējams pozitīvas pārmaiņas. Un šeit mēs nerunājam par tādu optimistisku gaidīšanu, kad mūsu partneris mainīsies, jo atceramies, ka vienīgā persona, kuras pārmaiņas mēs varam ietekmēt, esam mēs paši. Bet šeit mēs runājam par tādu ticību kopīgai izaugsmei, kas ir iespējama, ja mēs aktīvi iesaistāmies un pieliekam arī zināms pūles, lai regulāri pabarotu savu mīlestību. Jā, un tieši tad, kad mēs esam pavadījuši ļoti daudz laika, kopā pavadījuši vairākus gadus, piedzīvojot ģimenes pieaugumu, pārmaiņas mājokļa jautājumos un citas lietas, mums varbūt iezakties tā doma, vai neapzināti vai apzināti, ka laulība kļūs pašsaprotama. Ja? Tas cilvēks jau te būs, viņš nekur neies, vai viņš nekur, nekas jau vairs nav jauns un interesants. Un mēs pārstājam būt tādi pozitīvie jaunatklājēji. Mēs pārstājam redzēt otrā kaut ko jaunu, mēs pārstājam redzēt pievilcību mūsu attiecībās. Un šeit ir svarīgi paturēt šo te pozitīvo skatījumu vienam uz otru. Tas, ka mēs varam piedzīvot kaut ko jaunu un skaistu attiecībās, arī pēc vairākiem gadiem ir pilnīgi iespējams un realitāte. Un tāpat arī mēs viens par otru, ja mēs saglabājam šo te interesi un zinātkāri, jo arī mēs šajā brīdī ne tikai viss iet uz priekšu, bet arī mēs paši kā personības maināmies. Un nevar būt, ka nav nekas jauns, kāda šķautne, kas ir atkal parādījusies. Jo mēs kā personības augam un maināmies. Jā, tas ir par pārmaiņām. Bet arī ir ļoti daudz iemeslu, kāpēc attiecības varbūt ir pienākušas līdz punktam, kurā viens vai abi no pāri jūtas nelaimīgi un nespēja saredzēt šo
iespēju izaugt. Bet lielākoties šie ietekmējošie faktori ir tādi, kurus mēs varam mainīt. Mēs to saucam par dinamiskiem faktoriem. Un tie ir, piemēram, veids, kā mēs runājam. To mēs varam mainīt, vai ne? Veids, cik daudz laika mēs pavadām viens ar otru kopā, veids, cik daudz mēs atbalstām viens otru un cik daudz dalāmies viens ar otru. Bet statistiskais faktors, jeb tas, ko mēs nevaram ietekmēt un mainīt, ir otra cilvēka personība un temperaments. Nu, lai arī zināmas pārmaiņas dzīves laikā pat notiek tur. Un lielākoties pāriem, kur ir nonākuši sarežģītā posmā savās attiecībās, iemesli ir nevis šie statiskie, tur jau neko nevar darīt, bet gan dinamiskie, jeb maināmie faktori, kas nozīmē, ka abiem pāriem ir jāpārvērtē, ko mēs varam lietas labā darīt, ko mēs varam mainīt savā rīcībā, varbūt attieksmē vai vārdos, lai mūsu attiecības uzlabotos, lai tās augtu un kaut kas pamainītos. Jā, un tāpēc arī šodien un turpmāk mēs aicinām jūs tiešām uzlikt šīs pozitīvās krāsas brilles un paraudzīties uz savu laulāto un jūsu attiecībām, paturot prātā faktu, ka nav ideāla attiecība, jo nav ideāla cilvēku. Nu, labi, man cilvēki ir tik tālu noklausījušies raidījumu, bet viņiem nav skaidrs, varbūt, ko tas nozīmē uzlikt pozitīvās krāsas brilles. Kāds varbūt tā kā praktiski ikdienā izpaužas. Es izvēlos to un tā dzīvoju. Kas tur varētu mainīties vai kas tur, kā tam būtu jāizskatās? Nu, manuprāt, viena no lietām ir pieiet mūsu nepilnībām ar zināmu vieglumu un humoru, kur tas ir iespējams. Un, manuprāt, ir daļa tādas lietas, kas ir mūsu trūkumi, kur mēs to varam darīt. Piemēram, reiz vien mēs esam nosmējušies, vai es pats, vai tu esi man paķercinājis, ko es neesmu ņēmis ļaunā par manu nepraktiskumu, piemēram. Ja, ka es svinu veļas mašīnas pielikšanu 2 stundu garumā, ja, kas citam varbūt prasa 5 minūtes, bet man tas ir sasniegums, jo es to nekad nebiju izdarījis. Ja. Vēl kāda lieta ir, piemēram, ieraudzīt, kā tās otra cilvēka stiprās puses mūs īstenībā papildina, ja? Novērtē to pozitīvo. Ja? Un šeit atkal man nāk prātā tas, ka tu esi punktuālāka par mani, un man ierašanās laiks ir aptuvens. Tāds aptuvens, un man liekas ļoti pozitīvi, ka es tiešām varu paspēt, un tiešām es varu visu to paveikt tajā brīdī. Un šeit es arī priecājos, ka tu esi man kaut kādā ziņā ietekmējusi, ja, un es esmu iedvesmojies. Ja, tajās atšķirībās ieraudzīt to pozitīvo un arī nevis tur kā sarežģījumu to uztvert, bet kā tas ir labi. Priecāties, ja otram ir kārtība, izteiktāka sajūta un pirmajam nav, tas nozīmē, ka tā rezultātā būs māja kārtīgāk, jo ja mēs... labi, vēl kāda lieta. Meklēt risinājumus, nevis koncentrēties uz šķēršļiem. Bieži vien mēs man tur tas nepatīk un es nejūtos tajā piepildīts. Kas ir tās lietas, kas tev var palīdzēt justies labāk? Vienkārši pārunājam, vienkārši tehniski saliekam sarakstiņu. Ja, piemēram, tu nejūti manu atbalstu mājas darbos, jo man galīgi nav noskaņojums pēc darba un ķerties tur kaut kur palīdzēt, bet tu esi visu dienu jau bijusi virtuvē, ja, tad viena no lietām, ko mēs esam vienojušies, ka ir darbdienas vakar liela daļa, kuros es cenšos pēc vakariņām novākt. Tas ir tādas mazas lietiņas, bet arī, protams, ikdiena sastāv no mazām lietām. Bet arī tādā kopskatā, domāju, lielās lietās, vai ne, kad bieži vien mēs iestrēgstam tāpēc, ka mēs tā kā koncentrējamies uz šķēršļiem. Tas būs grūti, tas ir neiespējams, mēs to netiksim cauri un tā vietā, lai mēs tagad domātu, risinājums. Jo bieži vien arī tādās vienkāršās lietās man dzīvē ir bijis tā, ka man liekas, nav īsti varianti. Nav, kā mēs to paveiksim. Nav. Un pēc mirkļa, ja es tā iedziļinos, tas nav tik pēc mirkļa, vairākas dienas varbūt tas var prasīt, bet es salieku un sāku domāt, pagan, varbūt tādu. Pat izmēģināt savā galvā, to neiespējamo it kā variantu. Ok, pamēģinam, kā tas būs. Un tiešām reizēm ir tā, ka es saprotu, wow, es taču to, man sākumā likās neiespējami, un tas strādā. Un tas ir gan tādās praktiskās lietās, gan es ticu arī tad, kad mēs nonākam tādos attiecību samezglojumos. Jā, un ko es vēl gribēju pēdējo lietu pieminēt, ir ticēt labajam otrā. Tā kā apzināti ticēt, ka otrs ar labiem nodomiem. Ja kaut kas, kāda kļūda ir pieļāvis, ja, tad nevis tāpēc, ka viņš ka mani nemīl un viņš mani neciena un tā, bet vienkārši tāpēc, ka varbūt viņam tiešām netīšām tas ir sanācis un pieņem to. Zināt, ka tie nodomi un redzēt to labo. Jā, un
laikam es gribu tā personīgi arī padalīties par laiku, kad es noņēmu tās pozitīvās brilles. Nu, nav tā, ka man ļoti gribas to stāstīt, bet es ticu, ka tas var kādam noderēt. Un tas bija laiks manā dzīvē, kad es tiešām biju noņēmu šīs pozitīvās krāsas brilles, tieši skatoties uz mūsu laulību. Tagad, protams, pēc krietna laika distances redzu un saprotu, cik daudz vieglāk būtu bijis, ja es būtu izvēlējusies tās paturēt, par spīti tam, kā to brīdi jutos. Bet, es to toreiz neizdarīju. Nelielam kontekstam, pirms es sāku, padalīšos ar jums, klausītāji un skatītāji, ka mūsu attiecības sākums bija ļoti skaists. Tur bija liela mīlestība, tur bija liela pieķeršanās vienam pret otru. Mums bija interesanti vienam ar otru. Mums vispār nebija tāda šauba par to, vai šis ir īstais cilvēks, ar kuru gribētos pavadīt visu savu atlikušo dzīvi. Mums pirmajos laulību gados vispār neinteresēja un neprasījās lasīt kaut kādas grāmatas par laulību, par attiecībām. Mēs neko arī nezinājām par tādiem posmiem, kam pāris iziet cauri dzīves laikā. Un, mums bija vienkārši mīlestība un pārliecība, ka ar to pietiek, lai viss vienmēr būtu labi. Pa lielām jau tiešām arī bija labi. Pēc 3 gadiem laulībā mums piedzima pirmais bērns, vēl pēc nepilniem 2 gadiem otrs. Daumans tajā laikā bija ļoti aizņemts kalpošanā ar jauniešiem un darbos. Es savukārt biju mājās ar bērniem, cenšoties sakasīt sevī vēl nedaudz tādas palikušās pārliecības druskas par to, ka es esmu gana laba mamma. Jo tajā brīdī tas bija vienīgais, kas es biju mamma un salīdzinoši izolējusies es biju tajā laikā. Un reizēm man likās, ka viss jau man izdodas gan labi, bet lielākoties es jutos absolūti izgāzusies savā mammas misijā. Un pagāja vēl kāds laiks, un man tiešām likās, ka es esmu iestrēgusi savā dzīvē. Jūtas pret vīru bija krietni mazinājušās, lai arī joprojām es turpināju viņu apbrīnot par viņa personību, par to, kāds viņš ir. Viņš joprojām bija mans uzticamais draugs, uz kurus vienmēr varēju paļauties. Bet neskatoties arī uz to visu labo, kas joprojām bija periods, kad savā prātā es domāju, ka man gribas tā visa tik projām. Un tie, kas tagad ir naski varbūt nosodīt, kā vispār var tā padomāt, es tiešām ļoti priecājos, kad jums nav bijis to dzīvē jāpiedzīvo, bet man tā bija, un es ticu, ka tas godīgums arī palīdz, kad mēs atklāti uz to pasakam un varam atzīt to, jo mēs patiesāk tad arī varam virzīties uz priekšu un ļaut Dievam mūs veidot. Jā, paldies Dievam, tas bija laiks, kas bija un ir pagājis, un es esmu pateicīga par to pieredzi, ko es no tās iemācījos. Saīsinot šo stāstu, vēl par ko es esmu pateicīga. Es esmu pateicīga Dievam par to, ka Daumans tajā laikā nemirkli nebija novilcis savas pozitīvās brilles. Viņš valkāja gan savas, gan varētu teikt tās, kuras vajadzēja vilkt man. Viņš bija pirmais, kurš sāka tajā laikā lasīt grāmatas un ievākt informāciju par to, kāpēc varētu būt tā, ka mēs pēc tik skaista sākuma esam atradušies tur, kur mēs esam. Gan jau daļa no jums ir redzējusi filmu Fireproof, jeb latviski tulkojot ugunsdrošs, kur vīrs cenšas atjaunot attiecības ar savu sievu, un viņš sako tādām kā norādēm, vēstulēm, un 40 dienas sāk darīt dažādas lietas savas sievas labā. Arī Daumans nopirka šādu grāmatu, un man nezinot, sāka pa dienai to lasīt un paralēli īstenot katras dienas uzdevumu. Mums nevajadzēja 40 dienas, mums pietika ar daudz mazāk dienām, lai atkal vismaz sakontaktētos. Bet līdz tādai pilnīgai attiecību harmonijai bija vajadzīgas apmēram kāds gads. Bet droši vien arī tādēļ, ka bija nepieciešama tāda katram personīga dziedināšana pirmkārt. Bet par ko es esmu pārliecināta, ka ja es būtu izvēlējusies uzlikt šīs pozitīvās krāsas brilles un vispār neiet to ceļu, domu ceļu, tikt no tā ārā, es domāju, mēs daudz ātrāk un daudz vieglāk būtu izgājuši tam cauri un daudz sāpju mēs būtu sev noņēmuši nost. Jā, paldies, ka padalījies. Tas jau daudz kas bija aizmirsies, bet tas atkal atdzīvināja un parādīja to ceļu, kas
kas mums katram laulībā ir jāiet lielākā vai mazākā mērā citādāk vai savādāk, bet tas man rāda to, ka arī mums ļoti spilgtā šis te parādīja, ka katrās attiecībās ir nepieciešams ieguldījums. Pilnīgi katrās. Un pēc tā laika mēs arī sākām domāt par to, kā mēs varam nepazaudēt vienam otru. Jā, apzināti piestrādāt. Jā. Un tas, protams, ietver gan piestrādāšanu pie katra personīgi, bet arī tad mēs sākām skatīties, kas ir vajadzīgs mūsu pašu kopīgajās pārattiecībās, kādi uzlabojumi, ieguldījumi izglītošanās. Un es domāju, nākamo dienu tās domas, ko mēs līdzdalīsim, būs jau pēc tā ceļa pēc, ko mēs sapratām, kuras lietas nenotiks tāpat vien, kurām ir jābūt tādai apzinātai izvēlei, lai kaut kas mainītos, lai kaut kas uzlabotos. Tas ir tā kā zieds. Pat ja mums tas sākuma ziediņš bija iedots ļoti skaists, viņš bija tik auglīgs, tik smuks, tur bija ziediņi, tur bija viss tas mīlestības koks, vai ne? Bet ja mēs viņu vienkārši nolikām kaut kur ēnā, vispār viņam negājām klāt, mēs rūpējāmies par daudz ko citu, bet ne par to. Mēs vienkārši tā kā skrējām viņām apkārt, bet ne viņu laistījām nekā. Un līdz mēs sapratām, ka būs no rīta jāceļās un viņi jālaist, vai vēl kaut kas būs papildus, vai viņi jāpaliek saulē, vai tur vēl jāapčubina, jānogriež kaut kādas lietas, kas jau ir sen tā kā novītušas lapas, vai ne? Ka tas viņa skaistums un smarža nav pašsaprotams. Un vēl noslēgumā vēlos lasīt kādus vārdus no Filipiešu vēstules. Vēl brāļi, un es domāju arī māsas, domājiet par visu, kas patiess, godājams, taisns un šķīsts, kas ir pievilcīgs un apbrīnojams, kas saistīts ar tikumu un ir slavējams. Nekad nepārtraukt to domāt saistībā ar savu laulību un attiecībām. Jā, koncentrēties uz šīm lietām, uz to, kas ceļ un kas stiprina viens otru, ticēt otram ar visu to labāko. Tiekamies jau rīt, kad līdzdalīsim otro domu, kas palīdzēs mums arī pilnveidot mūsu laulību. Uz redzēšanos!